Mums Maija Jakoviča Valērijas Baida tieši arī apvēra galeriju laiku. Akmens galeriju, ne laiku, bet Akmens galeriju 5 kilometrus no tūmā Kaisnikalna metāla, no Madonas, jā. Izvietoja savu galeriju, māca gleznot un arī pastāvīgi dzīvo. Ir daudz nav. Andris Pēk. Tas ir vairāk jautājums varbūt citiem, bet mana sajūta tāda ir, ka ārpus Rīgas pilsētās pat lielākajās varbūt es varētu sēsīt tik neatiecis, tā drīzāk Valmierā, cik tad ir daudz to mākslinieku te pilsētā, cik tā kopiena ir tāda, kas kaut ko kopā dara, cik ir tas ir, vai kāds tas spēks, tas vispār ir vai nav, jo no tā ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Pašvaldības atbalsts ir tāds. Ne tikai, man liekas, jā, gan pašvaldības, gan man liekas, tieši tās pilsētas varbūt tā pilsēta kā tāda, tad iegūt, ja tas tā varbūt būtu. Vienkārši man spilgtā atmiņā ir laiki, kad Cēsīs ļoti aktīvi darbojās, kad Rozenbergs, kas strādāja Valmieras teātrī, bet darbojās Pēters Rozenbergs, un studijā bija jums dažādi gan metāla mākslinieki, gan viss šī kopa, kas regulāri darbojās, kas kaut kā bija ļoti spēcīgi saliedēti un ļoti daudz darīja. Un es toreiz biju vēl diezgan ļoti jauns cilvēks, bet tas mums, kā man šķiet, varbūt tas laiks, kad Jansoni šeit bija, tas varbūt aktīvi bija. Jā, jo Jansoni ir katrā ziņā laikas viena vai arī pat paši pirmie dibināti. Jā, un tās mākslas dienas, kurā visā Valmierā bija atvērts šīs darbības, kur varēja iet, un es ilgojos pēc tā laika, kad varēja iet un tur skatīties un darīt, un visu dienu tie mākslinieki bija pieejami, un šī sajūta bija, ka pilsētā māksla notiek profesionāla māksla. Jā, tas ir tas jautājums. Pagājušā gada Flenērs, jā. Es īsti nesaprotu, kam vispār šī diskusija ir veltīta, bet es saprotu internetam. Un tad mēs arī visi aktīvi, bezmiega naktī, visi politiķi, kas nosaka visu, skatīsies un nāks ar savu pienesumu. Bet es tomēr domāju, viss ir baigi forši, mēs ilgojamies pēc tiem laikiem, kad mēs jau sākam atcerēties Jansons, es arī saprotu, es arī jauna biju, viss bija baigi labi. Es tomēr atgriežu, es tad nesaprotu to jautājumu par tiem cilvēku resursiem. Un par to tavu vilšanos tajos projektos, kas bija labi uzrakstīti no projektu tā kā rakstīšanas viedokļa, bet tas saturs. Ja es tik tālu sapratu vispār šīs sarunas jēgas, bet es esmu no tautas. Es drīkst arī nesaprast. Nu, lūk, un tajā Patrīcijas teiktajā es sapratu, ka tajā mirklī, kad tu spēji saturiski piepildīt to projektu, uzrakstīt projektu, kurš ir gan iziet cauri vienam rāmim, gan arī ar saturu, tad tur parādās nauda, un tad var darīt procesu. Un manā izpratnē, ja būtu vairāk šo cilvēku, kas dara šīs lietas, ka pietrūks tieši to cilvēku, kas tiešām veido to atbalsta tos pasākums. Piemēram, es tagad vienkārši teikšu, 15 cilvēku komanda vienojas gan ar tiem radošajiem, gan ar, vienādi sakot, cilvēku komanda savstarpējā diskusijā, kopējiem plāniem, mērķiem, uzdevumiem, raksta šos saturīgos projektus, un tad ir gan saturs, gan forma, ja es vispār kaut ko saprotu. Jo, manuprāt, pietrūks tieši šo, jo cik es saprotu, mēs nemaz ne tik ļoti izmantojam šīs Eiropas naudas. Ja būtu vairāk... Bet nav. Tur jau par to jau ir tā. Bet es taču par to saku, mēs dzirdam, viss ir baigi okei. Visu cieņu dāmas ir okei. Ļoti daudz trūks, manuprāt. Jā, bet tāpēc es jautāju, bet tu saņēmi atbildi. Es, piemēram, saprotu, visiem viss ir okei. Un tad, kad Normunds un Karlīna, Normunds teica, ka viņam ar Karlīnu visu vietu dara, ja? Tad paskatoties mājaslapā, kas tie par cilvēku resursiem vairs tur viņu vienkārši nav, tur pat varbūt tāpēc tā atbildi neatskanēja, ja? Jo, ja diviem cilvēkiem
ir jāizdara paskatoties viņu mājaslapā, jo kādas lietas tiek darītas. Nu jā, bet tad ir jautājums. Katru gadu kultūras koledžu, kultūras akadēmiju beidz, ne jau 1 vai 2. Nu, kur tad viņi ir? Nu, kāpēc Patricija man, piemēram, arī sākumā bija tā, ka es augu, es darīju biedrībai nometnēt 2 cilvēkiem. Mēs bijām 2, un pēc tam jau 3. 4. gadā man paši kultūras koledžu studenti sāka interesēties, vai viņi var nākt praksē pie manis. Līdz ar to man bija 2, 3, 4 cilvēki, un tu sāki strādāt ar tādu komandu pamazām. Un tagad arī, piemēram, tam Eiropas Savienības projektam, es nekad varbūt viena to neizdarītu. Es paņēmu draudzeni, kur ir pilnīgi no citas nozares, viņa ir tā kā ar biznesa domāšanu. Es esmu ar tādu radošo domāšanu, un mēs abas 2 saliksim tās sadaļas kopā. Līdz ar to tagad viņai ir DJ skola, man ir, piemēram, glaznošanas skola. Līdz ar to mēs samaisam tās nozares kopā, un, piemēram, arī tas, ka es, piemēram, pētījumu rakstu doktorantūrā par latviešu glaznotājiem, kur tās animācijas filmas, es uztaisīju savā jomā interesējošu projektu. Un tagad tieši es uztaisīju, piemēram, Līzumā, kur Līzums atkal uzrakstīja, piemēram, esēju par Līzuma izjūtu, un mēs pirmo reizi smilšu animācijā taisījām, bet visi bija ieinteresēti, visi mēģināja, un tas tā dzirkstela acīs, es nekad nevaru aizmirst to jauniešu dzirksteli, ka tu viņiem vienkārši nopērc biļetes, aviobiļetes, kas ir Rīga, Tbilisi, Rīga, turp atpakaļ aizveda uz Līzumu, un tad Līzums piedāvā vēl papildus, kurām to sadaļām nav pietikusi nauda, tad viņi tā kā atbalsta. Nu tādā veidā mēs tā kā augam. Es tā saprotu, ka tas ir tas ceļš, uz kuru vajadzētu iet. Viena līnija šie valsts un pašvaldību iestāžu, kultūras iestādes, kurām ir savi uzdevumi, un ļoti labi ir pietiekoši sprigani un moderni visi veidi, kā strādājam, bet ir vēl paralēli šis, kur cilvēki gan piepilda saturu, gan sev darba vietas nodrošina galu galā. Nu, taču tas ir tā sfēra, ar ko strādāt, tāpēc es ļoti skatos optimistiski uz Karlīnu. Es redzu, ka šādu cilvēku ar šādām idejām trūkst. Kur tad viņi, kāpēc viņi? Tad, kad gribēs strādāt. Bet pats var radīt, tur jau tā lieta, pats radīt. Es arī sev razu darbu, dzīvoju laukos. Un vēl tā ir tā lieta, ka kāds ir vēl risinājums, kad jau pašvaldība, kā ir teikt, ir pašvaldības, un tur daudz, kas ir atkarīgs gan no vadītāja, gan no vēlmēm pašvaldības. Cilvēki ievēl pašvaldības deputātus tautu, par to ir, viņi nav tīkarojuši. Tad, tā kā es tā arī nevalstiskākā organizācija, kaut vai mēs vienkārši, nav tāds kapacitāts, ja es saku, mēs pētījums veicam, es jau teicu, sadarbībā ar Kultūras akadēmijas, piemēram, iesaistot Kultūras akadēmijas spēkus, vai iesaistot atkal kādos projektos, jo man liekas, ka tas vienīgais ceļš kā var. Bet par projektu vadītājiem es sapratu no Daigas, ka mazliet ir tā, ka tas projekts vajadzētu rakstīt. Un mana pieredze ir tāda, ka ļoti grūti ir atrast cilvēkus, ja nav, ko viņi būtu mācījušies un beiguši, kuri ir spējīgi būt projektu vadītājs. Nezinu, kāda ir jūsu pieredze, bet patiesi ir ļoti, ļoti mazi, jo projekti ir ļoti birokrātiski un tiešām tur ir vajadzīgas ekonomiskās zināšanas, lai varētu, un man tā, teiksim, mūsu organizācija paveicies, ka es tā atradu veiksmīgi, arī cilvēku, kas spējīgs rakstīt projektus arī, un tīri, augt un augt vēl tajos, bet tā kā tas nav tik vienkārši. Un teikt, arī Baiva to var pateikt. Par cilvēku resursiem. Kāpēc viņi ir? Vienīgā lieta, ka šī zemē patiešām nav, tas nav cilvēku. Nav cilvēku, kas grib varu un ir gatavi strādāt un darīt kaut kādas, varbūt gluži tradicionālas lietas. Vispār tas, kad Latvijas iedzīvotāju skaits ir tik liels, cik viņš šobrīd ir, es domāju, ka tā ir viena no lielām problēmām, jo radīt jaunas darba vietas uzņēmēji vēlētos, bet nav, kas šīs darba vietās strādā. Un jaunie cilvēki, protams, kad ir tendēti paskatīties pasauli un aizbraukt līdz Parīzei un padzīvot mazliet pa turieni, un tādā pašā laikā griezt zivīm galvas un saņemt ļoti lielu atalgojumu par to.
Bet to visu var apvienot, piemēram, man liekas, ka arī tā problēma ir tā, ka varbūt cilvēks negrib, ja, piemēram, tu ir savu personīgo kaut kādu vai biznesu vai savu sfēru, tev nav darbs no 10 līdz 5. Tev ir jāstrādā visu laiku. Un es arī esmu saskārusies to, ka es visu laiku pārstrā esmu strādāju, un tad tagad es esmu atklājis to Eiropas Savienības projektu nišu, un man tiešām sanāk tā, ka katru otro mēnesi es aizbraucu kaut kur, bet es aizbraucu kā projektu vadītājs, un es ņemu 4 jauniešus, piemēram, no savas studijas līdzi. Un tagad es arī nākošajā nedēļā braukšu uz Rumāniju, es ņemu 4 cilvēkus līdzi, un, piemēram, meiteni no tiesas viņa nekad mūžā nav lidojusi. Un es, protams, uzreiz paņemu tādus nevis no Rīgas cilvēkus, kuri zina to, ir pieteikuma ankets vai vēl kaut kas, un tad tie projekti ir dažādi. Piemēram, mēs Sicīlijā apgleznojām 20 metrus sienu par katrai valstī, bija, piemēram, 5 valstis par 5 cilvēkiem, un, piemēram, mēs par Baltijas jūras ekoloģijas problēmām apgleznojām to savu sienu. Es tos visus cilvēkus diriģēju, un no katras valsts, piemēram, Vidusjūra bija vienam vēl kaut kas, to visu var izdarīt. To tikai vienkārši pašam ir mums ir ļoti daudz informācijas, bet ir jāmēģina tajā internetā rakt, jāmēģina saprast, kas ir priekš tevis, kurā nišā tā, un nevajag darīt visu. Jo vienā brīdī man arī bija tā, tad es izvēlējos pirms 2 gadiem, es gribu strādāt tikai ar gleznošanu. Tagad man ir rezultāts. Man ir Pīhenā skola, Valmierā, Cēsīs, plus es vēl taisu radošos projektus, kuri jau ir ārpus. Jo man, ļoti vajag kā ziveri ūdeni elpot, vienkārši braukt kaut kur katru 2 mēnesi, jo es nevaru, man liekas, Latvija ir ļoti maza. Vai man aizbraukt vienkārši uz Lizumu, vai man aizbraukt uz Londonu. Nu tā, tas viss tā. Un es to tā sabalansēju. Jā, bet kāpēc Haritā? Es cenšos saprast, kāpēc Haritām, piemēram, jūs taču arī daudz projektus taisat. Nu, tad jums ir tā kapacitāte. Nu, tad ar laiku atradīsies vēl tāds jaunais cilvēks. Mēs bijām 2 cilvēki, kas strādā ar Eiropas projektiem. Tagad beidzot par laimi ir 3. Jo... Nu, tas jau nozīmē, ka aug tas cilvēks. Jā. Nākamgad mums būs 10 gadi. Un 10 cilvēki. Kā būs 10, tāpat kā pītā būs 3 noteikti un vairāk nebūs. Bet mēs aizvien vairāk piesaistīsim, mēs tiešām pie tā strādājam, lai aizvien vairāk piesaistītu, bet mēs jau no pirmās dienas piesaistām tieši tās jomas speciālistus, ko mums tad vajag. Un tad ir tā, ka tikai tad var kaut ko padarīt. Bet tas ir normāli. Bet man liekas, arī problēma ir tā, ka daudzās iestādēs baidās ņemt, piemēram, jauniešus un jaunus cilvēkus, kas iedvež tādas jaunas... Nē, Patricija, zini, kā ir, piemēram, ja runā par tādām budžeta iestādēm, mums ir štatu saraksts, un kā zirgam var ilgsi. Viss, es esmu viena pati, kas piepilda ar saturu viena. Daudzus gadus, bet tas ir vienīgais darbs izstādes. Tur ir koncerti, plus vēl vēsturiskās izstādes ar pētniecību, ko es nodarbojos, kas ir, kur tu sēdi arhīvos un veidoja. Tā kā man ir, jo mēs esam tik mazāk vairs būt nevar. Mēs esam muzejs, kam ir ārpus Rīgas lielākais krājuma skaits, 150 000 vienības. Bet mēs esam ļoti maz cilvēki. Un mēs visi darām visu, tagad ir muzeja, viss, ja. Un vairāk štata vienība vienkārši nav. Kaut gan es jau sen jūtu, ka es vienkārši, es nepaspēju, es arī neskaitu, ne brīvdienas, ne stundas, galīgi kā vajag, tā tiek darīts. Tur ir nežēlojies par to, ir darbs, ir mīļš un viss ir kārtībā. Gribētos, ka vēl kāds būtu stute, kāda, ja, bet vienkārši, štata vienība ir tik un viss. Vai jūs strādājat arī ar brīvprātīgiem? Jā, ar brīvprātīgu, tas gan ir brīvprātīgais, mums ir pensionāri, ko es izdomāju un piesaistīju, jo vienkārši sapratu, ka tad, kad mūs nomazināja štatus, kad mums vairs nebija zāļu eksponātu uzraugu, bet ir tāds izstādes, kuras ir jāvaktē. Ir jāvaktē, ja mums ir 2 stāvos, ja paliek viens kasieris, 1. stāvā un ir 2 stāvi, un tu nevari uzvaktēt, ja ir eksponāti, kuri ir jāsargā, un mums nav neviena zāļu uzrauga, nav, jo minimalizē visu. Un tad es izdomāju piesaistīt šos te pensionārus kā zāļu uzraugs, un jūs ziniet, viņi bija priecīgi, viņi bija noderīgi, kundzes nāca, viņas taisīja frizūras, viņas sapucējās, viņas bija, un viņam patika tā lieta.
tā ir viena lieta, ko mēs viņas joprojām izmantojam, tad tikko kāda izstāda nav, ka viņas nevar, un prasa, vai tad tev tiešām nevajag mūs? Jā, tā ir tāda viena lieta, jā. Bet ir jau lietas, kur es brīvprātīgos, es nevaru viņam likt sēdēt arhīvā un pētīt vai kaut ko, tas ir tās lietas, kur tikai es varu, jā. Tā kā mēs izmantojam, ir arī mums praktikanti no Mākslas akadēmijas, man ir vasarā bijušas, es vienmēr esmu tajos brīžos laimīga, jā, jo ir lietas, ko tu vari lūgt, ko viņas arī ļoti labi izdara, jā. Tā kā jā. Jo, piemēram, tagad ir tāda Eiropas Savienības programma, Eiropas brīvprātīgais darbs, un lai cik es esmu daudz braukājis, tieši par Latviju runā, kad nav vietas, kur atbraukt, grib braukt uz Latviju, bet nevar sameklēt vietas, joprojām. Mēs latvieši, es esmu dzirdējis, aizbrauc uz teitu, praksē, vēl kaut ko. Tad, kad nākošais tev prasa, tad es paņemšu to. Mums ir ko tu satiksi Sicīlijā gleznojot? Man ir brīvprātīgie. Bet tas arī ir sadarbojoties ar Ērgļos Sintī Lasē, strādāju brīvprātīgi Eimaropas, man bijis no Itālijas un Austrijas. Un šie puiši vienlaicīgi bija, un austrietis bija tik ļoti radoši iesaistīt ģimnāzijas, bet itālietim bija tā, ka viņam gribējās vairāk slinkot, kā darboties, toties ik pa brīžam. Jā, toties ik pa brīžam mums sūta apsveikums. Bet mums ir tā, ka mēs piesaistam, ir Eiropas projektu nauda jauniešu nodarbinātībai. Un mums, zina, jau mums ik pa 4 mēneši, viņiem arī minimāla nauda, ja nav brīvprātīgi maksā. Mums šobrīd strādā viena meitene beidza, un tagad strādā otra meitene, un tie studenti, kas ir bijuši gan Valmieras, gan Rēzeknes augstskolas praksē, man atnāk meitene, saka, vai uz muzeja nakti nevajag kaut ko palīdzēt. Tā, man jaunieši vairāk brīvprātīgi. Mums arī jaunieši mums palaimējās varbūt tas, kad Jakobīnes jau viņa Monta Cimdiņa jaunā mākslas vēsturniece ienāca uz 2/3, kā budžetniekos, Ines palika uz 1/3, un vēl viens jauns kadrs. Un līdz ar to mēs aizgājām uz sociālajiem mēdījiem. Mūs pamanīja Facebookā, es tagad arī skatos, kas mūs tur skatās, un seko līdz, kas mums... Es vēl gribēju par laikmetīgo mākslu jums pajautāt. Kā uztver publika laikmetīgo mākslu un ko jūs vai gribētu kaut ko darīt, lai vairāk un labāk saprastu? Kā, piemēram, Patricija saprata vietējie cilvēki to pieturas apgleznošanu lizumā? Man liekas, ka tur bija ekstrēmi, teiksim, tik apgleznota. Jā, man liekas, ka tur bija klasiski. Jā, tā kā katru gadu Lizumā 2. nedēļa augusta ir Lizuma svētki, tad mēs arī cenšamies ar Kristiānu, ar manu brāli, tā kā vienkārši tāpatās kaut kā izpausties. Un tad mēs mēģinām arī sakārtot, piemēram, Lizumu. Un tur bija divas lietas, ko viņi tā kā piedāvāja, vai tā varētu būt autobus pietura, vai arī tas slidlaukums, kā tas latviešu sauc. Kurš lidot, tā kā hokejlaukums, jā. Hokejlaukums. Un tad mēs paņēmām, jā, to pieturu, un tad mēs sadalījām, kur ir Kristiāna daļa, kur ir mūsējā, un mēs, man liekas, pat diezgan radoši domājām, kas tā kā varētu arī tam vietējiem cilvēkam tā kā patikt, un mēs uzgludējām tādu lielu autobusu, un Kristiāns uzgludējām tādu šoferus. Bet kas bija ļoti pozitīvi, cilvēki gribēja iesaistīties, jo tā bija izsludināta kā radošā darbnīca, kur visas krāsas, viss bija pa velti, vienkārši varēja nākt palīdzēt. Es uzskicēju skicu, parādīju, kā apmēram es gribu, un tad es teicu, nu tā kā, tā šitais tā jākrāsā, tajā. Un tad man bija kaut kā 30 cilvēki vienlaicīgi, un tad visi gribēja kaut ko darīt, un tā. Bet beigās tas rezultāts bija, un man liekas, tā arī atsaucība tur tieši arī bija. Un kāda pēc tam reakcija bija? Nu, tagad ir tā, ka atskatās. Nu, kā brauc ar mašīnu, tā atskatās, bet, nu, man liekas, ka pozitīvi. Bet tā neviens neteica, ka vajag krāsot ciet vai... Nav neviens grafiti uzpūst 3 gadu laikā, un visi Lizuma ciems brīnās par to, ka vispār nekas nav aizpūst ciet. Tā kā, jo pārsvarā Lizuma, tur var teikt, autoosta vai kā vietējā sauc, visi pārsvarā aiziet uz turieni, vienkārši pasēž vakaros, un vienkārši viņi vienmēr bija appūsta, vienmēr bija nesakopta, bet tagad neviens nekad neko nav izdarījis. Neformālās kultūras centrs, jā. Jā, tāds pilnīgi. Vide jau arī audzina. Vide jau audzina ļoti cilvēku uz tādām labām lietām, jā. Ja ir tāda apglezot, necentīsies nekādu sasist uz pudeli vai
piemētāt vai piemēslot pie daudziem. Nu jā, viņš bija tieši uz līdzuma svētkiem, kā tāda radošā darbnīca, un tad viņi tagad arī, laikam patīk, un tad arī stāv un tā. Tad viņi paši man sūta vēstules, jā, ka brīnums, ka nav neviens neko nav izdarījis. Jā, tad piekārti ir pret tām lietām, vēl jau vairāk paši darījuši. Jā, tā, ka jā. Tad. Kādu brīdi galerijā laikam bija izdomāts tāds lekciju cikls, saucās kultūras laika. Un šī lekciju ciklā mēs mēģinājām tieši to, ko jūs jautājāt par auditorijas audzināšanu vai izglītošanu. Bija Jānis Borgs, kas lasīja lekcijas par noteiktu mākslas stilu, mākslas veidu attīstību cauri gadsimtiem. Tad bija Aiga Dzaube, mākslas zinātniece. Tad bija praktiskas nodarbības un interesantas, kurās Kristaps Zariņš rādīja, kā top glezna tīrā un īstā veidā. Tad Mākslas akadēmijas prorektors un visādāk talantīgs un profesionāls gleznotājs, kas bija ļoti apmeklēti šie pasākumi, bet šobrīd mums jau lielu laiku šīs lekcijas nav bijušas, lai gan viņas bija kādas. Divus gadus bija, kādas 11 lekcijas notika arī iesaistot mūziku, ļoti izcils Stīgu kvartets Sensus un Anis Vecumnieks bija kā skaidrotājs brīnišķīgai Piacolas muzikai, kas ir rakstīta speciālai violes uzskaņošanai, kad spēlē violi nevis ar visām 4, bet ar 3 stīgām. Viena viola un 4 otra, līdz ar to skandarbs rakstīts 2 violēm, kuras mākslinieks spēlēšanas laikā nomaina. Un ja pats profesors Vecumnieks stāsta par to, kā tas notiek un kas ir jāsaprot un kādām sajūtām jāizraisās, tas bija ļoti labi un bija ļoti atbalstīti, bet šo lielākoties mēs finansējām paši no savām iespējām, līdz ar to tas tā mazliet šobrīd ir beidzies, jo tas varētu turpināties, un tas bija arī ļoti pieprasīts, jo kaut vai Borga lekcijas bija pilna zāle, vecās galerijas telpās bija lielā zāle pilna, tā kā nemaz cilvēki iekšā nevarēja vairāk. Un tas bija tiešām feina lieta, bet tam būtu tomēr nepieciešams atsevišķs finansējums, lai to varētu darīt. Un es domāju, ka tad šie paši cilvēki arī nāca un piedalījās un skatījās un bija bieži apmeklētāji. Laikmatīgās mākslas centra direktors Olģa Kresa teica, ka viņi ir braukuši kādreiz ar tādām lekcijām ārpus Rīgas arī par laikmatīgo mākslu. Viņi neminēja arī, ka Madonā pie jums bija kāda tā pieredze. Sadarbības projekts pagājuši, kad... Viņi teica, ka cilvēki ir prasījuši tik it kā apstulbinošas lietas, bet, protams, tas ir skaidrs, ka cilvēki grib zināt. Jā. Jo mums arī rādīja šīs te filmas, mums ir tehnika tāda, kur var rādīt filmas. Tiešām bija tā, ka tie, kas atnāca, viņi daudz ko jautāja. Pati savulaik bija cits lektors, tad neatcerošos uzvārdu jauns, bet, teiksim, ieskatu deva, vai viņš pieņēma vai nepieņēma, to mēs neveicām aptauju. Mums vajadzēja varbūt arī veikt pēc tam tiem, kas atnāca. Bet uz to atnāca ne tik daudz, publikas nebija daudz, bet atnāca tie, kas gribēja. Es skatījos kultūras ministrijā, tātad kultūra politikas pamatnostādnēs radošā Latvija, kas tās jaunās, kuras taisās pieņem, ir tā saucamais pakalpojumu gross. Kas būtu katrā apdzīvotā vietā, ir jābūt kādiem kultūras tam piedāvājumam. Un patiesībā sakot, profesionālā māksla nav paredzēta ne pagastā, ne arī novada attīstības centrā. Tur ir tikai kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība vai muzeja pakalpojums. Profesionālās mākslas pieejamība parādās tikai reģiona attīstības centrā un nacionālās attīstības centrā, tātad diezgan jau lielās pilsētās. Kā jums liekas, vai, ja tas bērns, teiksim, izaugs, nekad neredzējis profesionālo mākslu ārpus šīm te pilsētām, vai viņš jebkad kļūs par apmeklētāju?
Nē, Ko varētu mainīt vai darīt? Izņēmums vienmēr ir interesants dokuments. Bet bija taču, jūs taču teicāt, ar autobusu aizved, ir tak mazās skoliņas, kuras pat tiešām Valmieras bijušajā rajonā arī, Ipiķi, Vilpulka, tur 300 cilvēki dzīvo. Loģiski, ka tur, iekārt busā un atved viņus uz turieni, kur tā māksla ir. Es nedomāju, ka... Kuram ir jāgrib vest un par kādu naudu? Mīlīši, par ko tad mēs skolotājiem algu maksājam? Tikai par to, ka viņi izkliedzās piketā. Taču ir kaut kāda... Es nedomāju, ka Normons pieminēja, cik mēs te esam palikuši. 15 cilvēki, 3 mašīnas brauc pa Valmieru dienā. Nevar, ar tām tad nevarēs izvest to profesionālo mākslu ārā. Mēs esam šausmīgi maz, ja neatbrauc pie mums ķīnieši un neatbalstīs mūsu... Es zinu, ka jums brauc, es tā kā mīlu. Es tikai braucu, ka dzīvo ikdienā. Viņi brauc. Es dzirdēju, ka angliski, ka runāja cilvēki. Kaut kādā veidā, bet varbūt, ka tur ir vienkārši nokļūdījušies, jo... Tas nav nekāda kļūda, tur ir kopīgi izstrādās dokuments. Labi, bet taču jebkurā vietā ir bibliotēka, jebkurā vietā ir kultūras centrs, tur taču, Regīna profesionālā māksla nav jāpiedāvā kultūras centram. Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums dziesmu un deju svētku procesa pieejamību saietinājumi. Tas ir tā uzrakstīts, bet loģiski, ja tajā kultūras centrā strādā cilvēks, kurš ir pabeidzis vairāk kā pamatskolu, viņš strādā normāli. Tā kultūras ministrija slikti domā par tiem saviem kultūras darbiem. Protams, neraksta tādēļ, lai nebūtu jānodrošina finansējums, jo tas, ko viņi uzraksta dokumentā, tas ir arī jānodrošina. Bet, ja nākot uz šo diskusiju, es tā pie sevis domāju, kādus vizuālās mākslas, profesionālās mākslas pasākumus es esmu apmeklējis, kopš es dzīvoju laukos. Godīgi sakot, man bija grūti atcerēties. Tad es atcerējos, ka es esmu Gulbenes muzejā bijusi, kur bija izstāde, un uz šo te Lizumā Patrīcijas organizēto pasākumu. Ja, tā kā tas piedāvājums ir mazs, ja tu dzīvo mazā apdzīvotā vietā. Tev ir jāgrib un jābūt varošam braukt. Protams. Bet tur uz vietas profesionālās mākslas piedāvājumi nav. Bet tad ir jābūt kultūras ministrijas tiešām tam finansējumam, kurš tad, vai kaut kādam finansējumam, kurš valsts politikai, ka viņi pievērt klāt to profesionālo. Kas pievērt klāt, jo tāpēc, ka es arī dzīvoju laukos, bet man ar Dievu palīgu Dats Jurka strādā pašvaldībā, kurā es dzīvoju. Tu jau uz Valmieru atbrauc? Nē, labi, es braucu strādāt uz Valmieru, bet es dzīvoju Masalacā, Skaņkalnē, laukos. Un Masalacā profesionālā māksla ir pieejama, jo tāpēc, ka tur ir kultūras centrs, kurā strādā cilvēks ar atbildību. Kādi, jūsuprāt, vajadzētu būt šiem te mehānismiem no valsts un pašvaldības puses, lai atbalstītu profesionālas mākslas pieejamību? Teiksim, citās jomās, teātra, mūzikas jomā ir vairāk tādu mehānismu, ministrija noslēgus līgumu par, teiksim, savu institūciju, piemēram, Dailes teātris, akadēmiskais kors un tā tālāk. Viņiem ir līgumā noteikts proporcija, kas viņiem ir jāsniedz viesizrādes ārpus Rīgas. Cik es zinu, tad vizuālās mākslas jomā nekas tam līdzīgs nav. Vai jūs redzat kaut kādu, teiksim, šo sadarbības mehānismu, kā varētu rosināt ministriju izmantot? Es saprotu, ka muzejs sadarbojas ar mākslas muzeju, Nacionālo mākslas muzeju. Vai uz kādiem, teiksim, sadarbības principiem un pamatiem, vai jūs redzat arī to kaut kādu kultūrpolitisku instrumentu, kā to atbalstīt un veicināt? Šīs iestrādes ir mums ļoti senas, tas ir tiešām uz savstarpēju tādu sadarbību muzeju jomā. Viņi zina to, mums arī pateicīgi ir izstāžu zāli tam. Drošums garantija, jā. Tā ir tā drošums arī. Drošums. Jā, Feders 1,5 miljonu eiro, es tādu viņš prom mums, jā. 1,5 miljonus signalizāciju, temperatūras un mitruma režīmi, visi tie, ko var ievērot tikai. Bet savus darbus mēs atdodam lauku kultūras namiem un nekad nav bijis tā, ka mūsu darbi kolekcijas būtu atnākuši sabojājušies atpakaļ. Varbūt varētu, vai tas ir muzejiem, vai atsevišķiem māksliniekiem, teiksim, ir iespēja vai projektos, vai kā, ja viņš šo te kolekciju savu vai izstādi, tad viņam ir finansējumi.
valsts finansē māksliniekam izstādi, teiksim, Līzumā. No kādas kabatiņas Jā, tas finansē? ir tā, vismaz daļēji, jā. Vismaz daļai, jā. Vai tas ir projekts atsevišķs, projektu sadaļa? Tātad, teiksim, mēģi programma Kultūra Kapitāla fondā. Jā, varētu būt. Un arī, muzejiem varbūt mazāk, bet varbūt tiešām pašiem mākslinieki. Kultūra Kapitāla fondā, man liekas, ka varētu nonākt viena daļa no nezināmos virzienos aizejošiem līdzekļiem, no akcijas nodokļiem, kas ir milzīga summa, kas tiek iekasēta gan no tabakas, gan no alkohola, gan no degvielas tirzniecības. Es pieļauju, ka tas būtu gan ļoti stabils, gan arī ļoti laba nauda, ko šis milzīgais bizness varētu atdot atpakaļ cilvēku intelektu veidošanai. Un tās izplatīšanas mehānismus varbūt, ka nav nemaz slikts šis kultūra kapitāla fonds, jo mēs arī esam saņēmuši daudzus finansējumus arī pagājušā gada praktiskais plenērs Valmierā, ko mēs ar Karlīnu organizējām paši. Varbūt, tāds mūsu pieredzēja, personīgai pieredzēja pirmo reizi, arī to atbalstīja Kultūra Kapitāla fonds. Un šobrīd tas finansējums bija no ties mežiem, man liekas. Tas mežiem viņam tāda programma. Bet šī varbūt ir vieta šo līdzekļu nelielai pārdalai vai novirzīšanai, un tie ir lieli līdzekļi, un tad arī šī cilvēku izglītošana šī mākslinieciskajā vai mākslas sapratnē vai kaut vai vienkārši uzzināšanā par viņu, jo tas jau kopā to, ko arī saka, kas saka, Patricija saka par to, kad, redz, sakārtoja vienu pieturiņu un viņu vairāk neviens nelauž. Tas jau arī ir tas lielais mērķis, ko izdarīt, ka cilvēks sapratīs mākslu, viņš viņu varēs baudīt, un varbūt, kad viņš darīs mazāk sliktās lietas. Tad jūs redzat kaut kādus atbalsta mehānismus no valsts puses. Un otra lieta ir arī skolās. Pateikšu, kuras skolas direktors ir profesionāls mākslinieks. Viņam ir keramikas studija, kuru arī vada profesionāls mākslinieks Jānis Seiks. Reizi vai divreiz nedēļā bērni nāk. Tātad arī caur izglītības ministriju varētu atbalstīt, ka mākslinieki, es domāju, tie novadā dzīvošie mākslinieki varētu braukt uz skolām vai reizi mēnesī, viņam finansētu. Viņš nesaņemtu tikai no tām dalības maksām, bet arī viņu finansētu. Arī jau skolās ir strādājot. Tie ir vietējie mākslinieki, bet profesionālie, kas dzīvo. Katrā pagastā kāds kaut kur dzīvo. Es saku, piemērs ir Kusas skola. Viņi nopirka aplicināšanas krāsni, viņiem ir izveidota šī te, un Seiks labprāt brauc, kam arī viņi tur strādā. Caur izglītības ministriju arī ne tikai kultūras ministriju, bet viņi un kultūras ministrija un izglītības ministrija tad būtu arī savstarpēji jāsadarbojas. Nevis tā, ka muzejam vairs tagad ir atvēlētas tikai, viņš tur vai drīkst iet agrāk stundas noteiktas, laikam, vai kā tur ir. Ja mēs runājam par to kultūra politiku, tad kultūra politika visciešākā veidā šobrīd ir tas mūsu radošā Latvija. Viņu veidoja, tur bija pieaicināti klāt katras tās nozares profesionāļi. Es zinu, ka tieši mākslas jomā bija rektors Mākslas akadēmijas. Jā, mums bija tas, kas bija tas galvenais, atbildīgais, teiksim tā, par visu, kas tur tika ielikts iekšā, bet varbūt bija, vēl šī programma nav pieņemta, jūs vēl varat kaut ko darīt un rakstīt, tas ir viens. Bet par to, kad man patika tas ieteikums par, ka gan kultūras ministrija, gan izglītības ministrija varētu palīdzēt. Bet, ja mēs ieraugam pretī šādu dokumentu, kur profesionālās mākslas pieejamība ir paredzēta citos augstākos līmeņos, tas ir labs attaisnojums, kāpēc Kultūra Kapitāls var noraidīt projektus, starp citu. Tad, ja viņi negribēs atbalstīt. Vēl viena tāda trāklieta, visu cieņu Kultūra Kapitālam par šiem daudzajiem gadiem, kopš darbojos, šī tā iestāde, kurā ir
kura mēģina maksimāli visu atbalstīt, ko nu viņi gribētu, bet šī ir tā iestāde, kurai nogriezta bija 60% finansējumu, pat mazliet vairāk, ja tā rēķina godīgi krīzes laikā. Mēs pat pirms krīzes laikā neesam atgriežušies pie tā, gadiem tiek runāts par to, ko arī Normons teica, kādi būtu tie mehānismi finanšu piesaistes kultūra kapitāla fondam. Tad nekas jau tā īsti nav izdarīts, izņemot tas, ka Latvijas meži tagad ir uzsākuši vairākas programmas. Bet ir arī sliktā lieta visiem, varbūt tie, kas pašvaldībās strādā, ir pašvaldību iestādes gan kultūras, gan dažādas citas, piemēram, profesionālās mākslas pieejamība reģionos, šī ir mērķprogramma. Šajā gadā tika apgriezta klusi nemanāmi un ļoti jauki, un uzzinājām to tikai tādā veidā Valmierā, ka mēs rakstījām vairāk uz šo te mērķprogrammu, kā tas bija pagājušā gadā. Un mums bija diezgan tāds paliels projekts, bet muzejs jau bija savu projektu aizsūtījis. Un es vienkārši ieraudzīju nolikumā, es nolikumus parasti, kultūra kapitāla nekas nevainās, tur rakstīts, ka mainās. Nolikumā atbalsta tikai vienu projektu no vienas pašvaldības. Ja jūs, vai ne? Mums arī, mums bija, un visi sasparojās, ka kaut ko darīsim, mēs paši arī neko nedaram patiesībā, ja? Tad darīsim kaut ko, varbūt tomēr ir lūgums atgriezt atpakaļ vecos nosacījumus vismaz, ja? Jo šis bija tā, es nezinu, šis finansiālais grieziens, man pat liekas, ka pat 90%, ja? Jo Valmierai ļoti, ļoti daudz arī saņēma šajā te profesionālās mākslas pieejamībā, ja? Bet tagad pašvaldības iestādēm, piemēram, Valmierai muzejs aizsūtīja, tad mēs sapratām, ka ko tad vairs, ja mums ko Svētdienas pateica, jūs varat nesūtīt, jo 2, 3 un 4 neskatīsies. Viņi vienkārši neskatīs nevienu, ja no pašvaldības 2 projekti, ja? Tā lieta ir tāda ļoti karājās viņa gaisā, un varbūt tiešām ir jāsaņemās pašvaldības. Un šis lēmums tur ir tāpat jā, bet tur ir ļoti loģisks, nauda iedaugās. Un ja neviens nekliedz un nebrēc pretī, un neviena pašvaldība neko neraksta kultūra kapitālam, un visi sēž un vaimanā, tā ir mūsu vaina. Šī ir tā kultūra politika dzīvē reālajā, kā viņi izpaužas. Mēs tikai tagad pavaimanājam, ak, cik šausmīgi, un neko neviens kopā nedomā. Šo jautājumu mēs pagājuši, kad pārrunājām, kad kultūras darbinieks sanāca Jaunpiebalgā Vidzemes kultūras. Jā, es zinu, ka personīgi arī piedāju pēc tam pie Vērpas kunga, un vakar viņš viesojas muzejas, neparunājam par šo. Jā. Viņš teica, rakstīt, apvienoties vienā projektā. Bet runājot par šo finansējumu, ko pieminējāt, jūs muzejā nesen iesojās Eiroparlamentāriešu deputāti Andrejs Žagards, Rihards Pīks, un es viņam runāju par kultūra kapitālu šo mazo finansējumu, un viņi teica, viņi pārstāvēs par partiju, un viņi teica, Repšas laikā, Repša pats noņēma šo akcīzes nodokli, un mēs cīnīsimies tagad, lai to akcīzes nodokli, tas bija priekšvēlēšanu solījums tādā gadījumā. Jā, ir interesanti par kapitāla fondu, jo tas ir vienīgais tāds mehānisms, ko visi daudz mums pārzina, viņš ir viegls, jā, tomēr salīdzinoši. Ļoti daudzi tur raksta tiešām ļoti, tieši tāpēc ir tie daži 100 eiro, tagad ir tik bija latu, tikpat ir eiro tagad, jā. Un mēs tur īsti nevaram nemaz vainot kultūra kapitāla fondu, jo viņi ir atkarīgi no valsts kultūra politikas, kurā mēs paši kā varētu tomēr arī iesaistīties. Kaut vai arī tad, kad radošo Eiropas teica, tur bija šīs grupas, daži bija bēdīgāki, daži netik bēdīgi, daži vispār it kā nebija, jo es nekur nesaskatīju kultūras centrus, jo šeit ir vēl jautājums par kādu mehānismu vēl varētu būt. Varbūt, ka tas ir jautājums par, nezinu, kaut kāda asociācija jums noteikti ir vai nav, es nezinu, esmu skatījusies, tas ir mākslas galerija, jo tas arī ļoti dažādas, ja? Bet, piemēram, ja tāda varbūt ir, tad vairāk, kas apvienojas, varbūt ir kaut kāds deleģējuma līgumi par profesionālās mākslas pieejamību reģionos nopietni, man tā šķita, ka tas tā varētu būt, jo, pat kultūras ministrija sākusi domāt par deleģējumu līgumiem, tur ir izsludināti tādi konkursiem par kaut ko tādu, bet tas man liekas, tas ir tāds arī varbūt mehānisms, kā varētu, varbūt
Jo tagad tā kultūras ministrija šobrīd tieši tas īstais brīdis, kad viņi ir tādās pārmaiņas stadijā, jā, un pēc savu ierosinājumu vai kaut kāds jūsu lietas, man tāda sajūta tiks uzklausīta šobrīd. Galerijas kaut kādā veidā ir apvienojušās vai kāda asociācija, vai tas ir pārāk sadrumstaloti viss un dažādi? Droši vien, kad ir sadrumstaloti ļoti, jo arī tas, ka tādas labas lietas, kā Galerija Rīga, kas bija daudzus gadus kalpoja kā diezgan tāds pamatīgs un labs mākslas, profesionāls mākslas rupors, viņi nav vairāk, jo tās telpas netika deleģētas vai atbalstītas vairāk turpmākajai darbībai, kas ir galerijas sūna, Asūnas galerija. Arī tieši tas pats. Jā, arī es dzirdēju no Agijas, jā, ka viņai tā kā uzsaka tās telpas un tā kā, nu, tāda kopīgi noteikti nav. Kādam iet labāk, kādam sliktāk, bet tāda apvienošanās nav bijusi, nav, nezinu, vai mēģināt. Es gribēju vienu teikumu iebilst par to politisko lietu. Manuprāt, ka viena no lielām kļūdām, ko arī Latvijas finansētāja arī projektu sadaļā pieļauj, kad projektu vadītājiem ir pienākums un ir nepieciešamība paredzēt algu. Un tas ir atbalstāma lieta, ja Patrīcija, piemēram, kā projektu vadītājs, saņem savu algu. Jo viņa strādā, viņa taisa projektu, un viņai par to pienākās nauda. Un tas ir gan kultūra kapitāla fondam, ir kā Dadzi sacīja, gan arī pašvaldības finansētājiem ir Dadzi sacīja, bet kurš atbalstīs tos radošos cilvēkus, kas vēl joprojām grib kaut ko darīt, ja tā nebūs kultūra politika, ja tā nebūs kultūras ministrija? Cilvēkam ir jādzīvo, viņiem ir jāēd. Tieši tā. Māksliniekiem ir tā kā no nekā. Jā, jo es arī domāju par to arī. Tu, Patrīcija, teici, jā, nē, mēs te visi kopā jākā būtu labi, ka tam māksliniekam arī jau kas, nu, kā saka, viņam atlīdzinātu, jo es jau tagad brīnos un paldies Dievu, ka mēs lūdzam izstādes, ka nevis tā kā, neprasa no mums mākslinieks naudu, jā, es par to saku, bet, ja pienāk šis brīdis, tad es nezinu, ko mēs darīsim. Un tāpēc mākslinieki ir jāatbalsta, jo, nu, taču ar to rati, kuram ir tas maizes darbs, ka viņš ar to var nopelnīt maizīti, nu, tikai mākslai nododoties. Tādu jau Latvijā ir ļoti, ļoti maz. Viņam jau jādomā, ka šis varētu arī būt veids, ka viņi tiek atbalstīti arī nu, tādā kultūra politikas līmenī. Es nezinu, atkarībā, nu, tie kritēriji kādi, vai cik viņš tur darbus piedāvā, vai cik bija, nu, es nezinu, tās ir detaļas, bet principā. Viņi būtu jāatbalsta, jo, ja mūziķi spēlē koncertus, nu, viņi jau mazāko koncertu, un viņi saņem honorārus, ja? Tā kā šī jau arī ir tāda lieta, mani kurus aizdeva skatīt, nesāka celties kājās mākslinieki. Un man ir vēl tāds vēl piemērs arī par to vecākās paudzes māksliniekiem, kuri ir visu mūžu tikai strādājuši, nu, paši kā mākslinieki, viņi nav strādājuši varbūt algotu darbu, viņiem pensijas, piemēram, ir 70 eiro vai minimāli. Šīs sociālās garantijas. Nekādas. Un tieši manas mammas paudzē, es zinu, ir tieši mākslinieki, kas ir tiešām tikai glaznoši vai keramikas taisīši un tā, ka tiešām koncentrējušies un tā, ka viņiem tie pensija gadu pienāk, vienkārši visi kā. Nekā vispār nav. Nav nekāda sociālo garantija, bet viņi ir veidojuši mūs visus, ja? Mūsu dzīvi, ja? Tā kā tā jau ir ļoti nopietna lieta. Otra lieta pašvaldībās, ja nebūs šo radošo cilvēku, nebūs šīs pievilcīgās vides, nebūs interesanti. Tas ir par to. Es kaut ko līdzīgi arī vēlējos jums noslēgumā katram pajautāt, vai jūs varētu pateikt, ko jūsu darbs dod reģiona attīstībai? Tas, ko jūs katrs darāt? Gribētos jau domāt, ka... Tas ir saistīts ar to, ko Līvija saka. Jā, gribētos jau domāt, ka dod. Faktiski pašiem jau arī sevi jāpaliela kādreiz, par sevi jāatgādina. Mēs jau tā arī diezgan kaudīgi. Jā, mēs tā izdari un viss, bet tā laikam tā nedrīkst būt. Ko jūs izstāžu zāli dod cēsību? Es domāju, ka cēs kultūra vidē noteikti, nu taču mēs veidojam šo atmosfēru, jo, redz, cik grūti noformulēt ir. Pašam jāsāk runāt par savu darbu, novērtēt savu darbu.
Pašvaldība ļoti atpazīstama. Atpazīstama, jā, un ir labi jau arī tā, ka ir, gandrīz nav tāda nedēļa, ka tev kāds cilvēks no malas saka, vai cik jauki, vai cik labi tu atkal esi izdarījusi. Un tas ir tas gandarījums, un tad, nav tāda nedēļa, ka kāds nepasaka. Tu zini, tas gan bija jauki, jā? Tas ir milzīgi daudz, un tad tu saproti, ka tu esi vajadzīgs. Tā, pavisam vienkārši, varētu jau daudz, un tā. Es domāju, arī šī pievilcīgā vide, jo, piemēram, šīs te nosiltinātās visur vienādās mājas un tas viss pāries, tad tu ienāc tādā kā radošā saliņā, jā, tu atšķiries. Labi, tad ir 30 gadus vecas kā mums spuldzes, jā, bet tad tomēr ir radoša saliņa. Tu atšķiries esi. Es esmu tā kā projektu vadīta, es cilvēks, tas raksta projektus, gan kultūras centrā, gan arī mūsu kultūras mākslas biedrībā Karitas. Tad tas, kas mani priecē, ir, ja tiek atbalstīti projekti, ja mēs runājam par šīs dienas tēmu, tad profesionālās mākslas pieejamība tiešām māksliniekiem, honorāriem var būt, mums bija kaut kā priecē, tad jau var dabūt tās summiņas tik, cik ir prasīts, cik es esmu vienojusies ar māksliniekiem, ja par citām jomām, tad tie ir bijuši gan tūkotāji, gan rakstnieki, gan, visdažādāko, jā, kultūras jomas pārstāvi, gan horeogrāfiju, gan, dažādi. Un tas ir, mēs radām tad pilsētā dažādību, varbūt parādam kaut kādu to kultūras dažādību, un es vienmēr cenšos kaut ko atrast tādu, kas varbūt ir tāds neredzētāks, netipiskāks arī starptautiskajos projektos. Tas pats attiecas uz Vidzemes kultūras mākslas biedrību Karitas, ka mēs arī mēģinām atrast, ja ir iespējams Eiropas projektos interesantus priekš Valmieras un Vidzemes kolektīvus, piemēram, starptautisks neatkarīgais teātris, kurā iesaistījās arī 10 jaunieši no Valmieras skolām, un viņiem kopā nedēļu strādāja, tā. Bet tas ir detaļs, bet katrā gadījumā tātad dažādot to kultūru vidi, un otra vissvarīgākā lieta, mēs savos tieši biedrības projektos mēģinam iesaistīt visu kultūras jomu, kas ir Vidzemē, bieži Valmierā, bet Valmierā notiek pārstāvis, lai viņi tiek arī kaut kur citviet apskatīties, kā izskatās, piemēram, stāstnieku festivāls, vai kā izskatās, piemēram, vēl kaut tagad, tik tādas citas lietas, gan no bibliotekas, gan no muzeja, gan no citiem, kas ir pilsētā. Bet vēl tas, ka tā kultūra politika ir mūsu biedrības tomēr tāda, kā lai saka, tāda sarkana signāla deg, jo ar viņu ir ļoti liela problēma gan vietējā līmenī pašvaldības, es uzskatu, gan arī valsts līmenī. Kultūra politika mums ir tāda diezgan tāda nekonkrēta, nenoteikta tas, kāpēc un kam vispār ir jādara. Kāpēc deleģē funkcijas, bet nedeleģē nevienus eiro centā, piemēram. Visādas tādas lietas. Un tas, ja mums izdotos kaut vai kopēji kaut ko padarīt šai jomā un panākt, man liekas, tas ir svarīgi. Tā. Jā, man kā galerijas pārstāvim. Jo galerija būtībā ir tā kā menedžers, mākslinieku un sabiedrība. Un tad es kā galerijas cilvēks vienkārši priecājos, bet kāds mākslinieks uzrunā konkrētu cilvēku, un tas cilvēks ierodās, un viņš no visām gleznām atrod tikai to vienu, un tu saproti, tu esi izdarījis labu darbu, tu esi savedis abu šos cilvēkus kopā. Arī pirms 2 nedēļām atklājot mums pēdējo izstādi Asni, atnāca pensijas vecuma kundzīte, un man liekas 5 gadiem, cik es tirgoju vispār gleznas un mākslu, pirmo reizi cilvēks ļoti emocionāli apraudājās. Glezna saucās Māte, tāda liela skulptūra. Un tas vienkārši tik pacelājoši. Tu zini, ka tu dari karmiski labu darbu. Tu dari citiem prieku.
Un tas pats galvenais. Jā, jā, laikam ar to prieku es arī tā kā varu tieši turpināt, jo, piemēram, Līzuma pagasts man katru reizi raksta, ka viņiem būs kaut kāda vai svētki. Viņi jau sāka man novembrī rakstīt par nākošu augustu, kā tu domā, kā būtu labāk, un viņi tā, nu jā, mums ļoti patika tās, cerot, ka tu vēl kaut ko var ieteikt, un tas, ka tie cilvēki atnāk, un viņi smaida, viņi vienkārši pasaka paldies, vai pilnīgi negaidītā mirklī man kāds uzvana, tu darīji tā, bet varbūt tu vari pēc tam arī mūsu tur pagastā kaut ko parādīt, vai arī, piemēram, kā gleznošanas skolas, piemēram, vadītājai, man cilvēki nāk un saka, paldies, ka tu man es beidzot ieraudzīju krāsas, vai beidzot ieraudzīju perspektīvu, vai beidzot, nu tā, un tas ir tik jauki, ka tu esi kādam citam parādījis kaut kādu citu skatu punktu, nu, ka viņš nekad nav pamanījis, nu, vai arī, piemēram, to pašu zaļo darbu uzlūznot bez zaļās krāsas, kur neviens netic viņam, ka viņš tā ir izdarījis. Bet viņš tā, nu, viņam ir tā dzirkstela acīs, un tas laikam ir, un arī par to pašu to jaunietu, kas nekad nav lidojis, vai tā, man liekas, ka es enerģiju dabūju no tā, kad es kādam iedodu, nu, tā, kad Jā, es arī piekrītu Patricija. Man ir sevišķi pēdējā gada laikā ir bijis tieši tāds gandarījums sajūta par to, ka kādam ir paticis mūsu darbs. Jā. Ka kāds aiziet apmierināts. Mums nevajag varbūt par to. Un tad atkal tu skrien un ej. Neskaidrs stundas. Un tas nekas, ka Rīga nav pamanījusi, vai ne? Jā, tas ir tā. Nu, jo, man liekas, ka ļoti daudz tamīs gados un tamī laikā, ko mēs esam veltījuši savu enerģiju šiem mākslas propagandai un popularizēšanai. Kaut vai viena no tādām prātā palikušām statistikām, ka 3 gadu atpakaļ mēs gribējām dabūt no Valmieras siltuma mazliet līdzekļus siltuma rēķinu nomaksai vai kaut kādai atlaidēm, un tad mēs sataisījām tādu statistiku un arī tādu video filmu, tādu prezentāciju, kurā mēs tā gada laikā bijām izveidojuši pilsētā 57 mākslas izstādes. Tās visas ir bijušas profesionālas, tās visas ir bijušas ļoti kvalitatīvu mākslinieku izstādes. Un, jā, mums neizdevās pārliecināt, ka tas ir ļoti labs darbs un ka ļoti vajadzīgs, atlaides mēs nedabujām. Un tad arī pieminot te pagājušā gadā, laikam, kad vesela Rīgas iela, visi skatlogi, visi veikali, kas bija uz Rīgas ielas, jo toreiz mēs vēl bijām, galerija Laipa atradās Rīgas ielā 34, līdz ar to Rīgas iela vismaz 100 metru garumā visos logos bija gleznas. Tas bija liels atbalsts no tiem cilvēkiem, kas bija to veikalu īpašnieki un turētāji, ka viņi ļāva mums izlikt šīs gleznas, un cilvēki patiešām vakaros redzēja, kad apstājās un paskatās, un tur var redzēt tādas Patricijas Brektas, piemēram, kādu darbu skatlogā, kas, vai, teiksim, aptiekas logos, un cilvēkiem tas likās, man liekas, ka feini, un tāda mazā lietiņa ir tā, ka pagājušā gada plenērs. Viņš, protams, bija diezgan grūti organizējams, jo tās pieredzes trūkums bija, īstenībā bija. Bet to, kad es braucu un veidoju šo fotoreportāžu par visu gleznotāju dalību šajā plenērā, tad redzēju, ka cilvēki nāk klāt uz ielas un runājās, un māksliniekiem iesaka, ka tur vajadzētu tā uztaisīt. Un labākās atsauces no māksliniekiem. Tas patiesībā bija tik ļoti tā dzīvelīgi, ka tie cilvēki tā iesēdās un iegāja tam ikdienā, ja, un viņam patiesībā, Neonila, piemēram, teica, ka viņai mazliet traucēja, jo viņai visu laiku pūlis uz eņķi, un katrs rokas kustība vai no reāls sāmaņa uztraukumu tiek pavadīta. Līdz ar to man liekas, ka tāda feini, jo tad visi Valmieras iedzīvotāji zināja, ka šie 13nieki, tās 13 gleznotājas, mēs zinām, tā. Un tas atkal bija tāda feina lieta, kad tie cilvēki tomēr pieņēma un kad arī tiešām ļoti labprāt viņi parunājās un arī latgalietes Agra Ritiņa un Ilze Griezāne, viņas bija tieši centrā kopā ar Neonilu, un tad viņas bija
teica, ka viņas nav varējušas īsti izgleznoties, tāpēc, ka viņām bija visu laiku kaut kas jāstāsta. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem patiešām to visu vajag, ko mēs darām. Un tā, kino vakari, jaunie muzikas vakari, jaunie pasākumi, kas ir vēl nepārāk populāriem. Kārlis Kazāks pie mums ir bijis kaut kad sen, kad viņš vēl bija raunēnietis. Alise Joste ir bijusi vēl pirms savām lielajām Eiropas tūrēm. Un šiem cilvēkiem varbūt, ka šī mākslinieciskā vide ir tas mazais tramplīns, kurā viņi var sevi parādīt. Un jaunieši ļoti labprāt nāk uz šajiem. Gan kā brīvprātīgi, gan kā palīgi, gan arī kā skatītāji. Un tad tas varbūt ir tas rezultāts. Jāsaka, liels paldies jums īpaši par šo noslēgumu, jo, godīgi sakot, es gatavojos uz tādu samērā depresīvu sarunu par problēmām. Bet jūs ļoti gaiši skatāties arī uz tām problēmām. Un es nesen lasīju tādu lekciju par argumentiem kultūrai, par sociālo un ekonomisko lomu, un par to, ka kultūra mums dod darba vietas un nodokļus, un visu šo te argumentācijas to loku, ko mēs izmantojam, lai pārliecinātu politiķus dot kultūrai naudu un arī sabiedrībai, teiksim, lai veidot to izpratni, kāpēc mums kultūra ir vajadzīga. Un pēdējā laikā Eiropā sākas tieši tas pretējais process, ka ir pētnieki, kuri saka, nost ar to ekonomisko un sociālo lomu, mums vajag atgriezties pie tās kultūras pamatvērtības, pie tā, ko jūs sakāt, ka cilvēkiem ir vajadzīga māksla un kaut kādu citu iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka maksājam nodokļus valsts budžetā un uzlabojam turisma rādītājus vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Tāpēc tiešām liels paldies par šo noslēgumu, jo man liekas, ka tas ir ļoti būtiski, ko jūs visi darāt, un lai ir spēks paturēt prātā šo iemeslu, kāpēc jūs to darāt, arī neraugoties uz tām grūtībām un problēmām, kuras, protams, jums katram ikdienas dzīvē ir un pāri galvai. Paldies visiem!